Mākslinieka Rituma Ivanova izstādē Publiskais un privātais Rīgas galerijā atklāti divi bijušā Latvijas valsts prezidenta Valda Zatlera portreti. Viens no tiem, Zatlera oficiālais portrets, jau pēc dažām dienām nonāks valsts prezidenta kancelejā, līdzās tur jau esošajiem 6 Latvijas prezidenta portretiem. Portrets nepieder man. Tas ir visas Latvijas tautas īpašums. Tad katrs cilvēks, kas ieraug šo portretu, viņš atcerās šo vēstures nogriezni, šos 4 gadus, kas ar viņu notika, kas notika ar viņu darbu kolēģiem, ģimenes locekļiem. Un, protams, ko viņš domā par prezidentu. Tas ir neizbēgami, vai viņš domā labi vai slikti, bet viņš domā noteikti par to brīdi. Un tāpēc pozējot, nākās domāt par to laiku, nācās kaut kā tādā veidā panākt, lai tas izpaustos manās ģimesēs, manās skatā. Mākslinieks veiksmīgi tvēra. Bet šis otrs portrets, kas ir patīkams pārsteigums, viņš ir ļoti labs portrets. Ko jau nevar teikt, tas ir ekscelents. Es atbildēju ļoti vienkārši. Tas ir mans darbs, tā ir mana dzīve. Ļoti personīgi. Un es arī pēkšņi sapratu to, ka vienā sarunā, kad man jautāja, cik grūti ir atrast kādu tādu fotogrāfiju, kur nāk ārā cilvēciskās emocijas. Un tikai tagad es sapratu, ka tas bija tas mirklis, ka viņš jau domāja par otru portretu. Tiešām šis ir vēsturisks moments, un man tas bijis ļoti liels gods un, protams, izaicinājums ar savu skatījumu un vīziju kaut ko likt klāt šim nozīmīgajam žanram parāds portretam, un parāds portretam tieši valsts augstākajai amatpersonai. Esmu ļoti pateicīgs Valdim Zatleram par interesanto sadarbību, un esmu ļoti arī apmierināts ar to, kas ir iznācis.